Esiet sveicināti Riteņgala podkāstā. Esam atgriezušies pēc vasaras pauzes. Šodien mums viesos ir Latvijas U17 izlases treneris un Kuldīgas treneris Viesturs Lukševics. Sveiki, labdien! Jā, Viesturs vēlējās parunāt par Latvijas jauniešu riteņbraukšanu. Jā, iepriekš jau bija gan Jānis Mūsiņš, gan Gatis Mokulis, gan arī vēl citi viesi, kur izteicās par riteņbraukšanu, pa jauniešu sportu, jo tas ir ļoti svarīgs periods, kurā visa attīstība notiek, un arī šo sezonu mums bija ļoti veiksmīga junioru sezona pēc ilgiem gadiem. Jā, Viesturs vēlēsies iespējams aktualizēt dažādas problēmas vai arī izstāstīt savu redzējumu par jauniešu riteņbraukšanu Latvijā. Jā, man būs tagad ar novembru 5. gads, kad strādāju ar jaunatni, tieši ar jaunatnes riteņbraukšanu. Tad, kad vēl biju pats sportists, tā 2009. gadā atceros, kad startēja Itālijas U23 komandā. Viņa bija viena no labākām tajā laikā, Palacāgo, pie ļoti labi treneri Olivāno Lokatelli, un tā sistēma, kāda mums tur bija uz vietas. Ejot tam cauri pats, izdzīvojot to visu, tajā laikā sapratu, kad kaut kad beigsies mana paša karjera, kad noteikti gribētu kaut ko līdzīgi strādāt ar jaunatni uz attīstību, jā, ieviest kaut ko līdzīgi Latvijā. Un par šiem 5 gadiem ir daudz, kas sanāca, ir daudz pie kā jau strādāt, bet kopumā esmu apmierināts, jā. Un tā galvenā lieta, kas ir tāds neliels satraukums vai bažas, ņemot kaut vai Itālijas piemēru, jo es to zemi, kā riteņbraukšanas zemi, zinu visvairāk, jā, un viņi noteikti ir jāņem vērā tās metodas, kādas ir tur, kā strādā ar jaunatni tur, jo tomēr tur mēs runājam riteņbraukšanas vēsturi par 130 un vairāk gadiem. Un tās metodas strādā, un tieši ar jaunatni tur tai ziņā ir, kad viņiem ir vairāk klubu sistēma, mums ir sportskolas sistēma, ja, un praktiski tas būtu īstenībā tas pats. Ja, mums arī klubu sistēmas, kur mums ir mountain bike, ja, bet, ja mēs runājam par jaunatni tieši par šoseis spinošanas kontekstu, tad mums noteikti vairāk Latvijā ir riteņbraukšanā ir sportskolas sistēma. Ko redzu šodienā, kas man liek bažīties, nedaudz par ko gribu arī aprunāties, un noteikti tas ir uzsvars uz vecākiem, par to, kad ir ienācis tāda jauna mode, bet kur noteikti strādā priekš profesionālās riteņbraukšanas, priekš amatieru riteņbraukšanas, ir šie individuālie treneri. Un līdz ar to no sportskolām tieši bieži tiek, paši sportskolas audzēkņi, un tas ir, es pats ar to esmu saskāries, un vēl ir sportskolas, ar ko ikdienā saskarās, kad izvēlās citus trenerus, kur nav klātesoši, ja, kur dod treniņu plānus attālināt, ja, un tad praktiski sportists jau 14, 15, 16 gados trenējās viens uz šoseis, viens pildu treniņu uzdevums un tā tālāk. Ja? Un, ko es tajā saskatu kā problēma, tā, kad viņš vēl nav nobriedzis, teiksim tā, viņš vēl nobriedzis cilvēks, vēl nav nobriedzis vīrietis, ja? Kurš varētu teikt patstāvīgi zina, ko darīt 14, 15 gados uz šoseis, ja treneris nav pastāvīgi klāt. Un kaut vai piemērs ļoti elementārs, iedodot, pieņemsim, es došu elementārāko piemēru, pieņemsim, treneris vēlās kaut kādu intervālu iedot, ar kaut kādu, pieņemsim, kaut kādu augstu kustības biežumu, ar kādu augstu, pieņemsim, kadens intervāls, ja, kaut kādā noteiktā jaudā vai noteiktā pulsā. Un treneris iedod attālināt to treniņu plānu, un sportists tagad trenējās, veic šo uzdevumu, treniņš ir beidzies,
sportists aizsūta treniņu, ja, kā ir gājis. Treneris redz datus, ja, viņš redz ciparus, viņš redz pulsu, viņš redz jaudas, ja, viņš redz kadences un redz, nav pieņemsim bijis kadences uzdevums, pieņemsim bijis 100-120 ja, konkrētā intervālā, bet sportists ir nobraucis, nezinu, kāpēc 80 pieņemsim. Ja, un tad jau, tad bija treniņu uzdevums, pieņemsim savādāks un tāds, un tad sportists pasaka, vai es to tā nepamanīju un to neienāca prātā un tā tālāk. Bet tad, kad pieņemsim treneris ir klātesošs, ja, un tas intervāls notiek, viņš tajā pašā brīdī pasaka, mums bija uzdevums 100-120 kadencē braukt. Viņš uzreiz jau, teiksim, tajā pašajā brīdī var mainīt, labot situāciju. Bet neesot trenerim klātesošam, tā situācija, tas ir tikai pēc treniņš jau ir noticis, un tad pēc kaut kāda laika tikai, tu esi izdarījis treniņu nepareizi. Tā ir viena lieta, tas pats, kaut vai, ja mēs ņemam kaut kādas citas sportveidu piemērus, ļoti, es nezinu, ja mēs varam runāt, kaut vai hokeja kontekstā, 14-gadīgs hokejists iziet, treneris iedod attālināts, treneris iedod treniņu plānu jaunam hokejistam, tur pieņemsim dažādas uzdevumus, metiens pa vārtiem, ja, un tā tālāk. Un viņš atsūta, es to esmu izdarījis. Bet treneris tajā brīdī neredz, kā viņš to ir izdarījis, ja, kā viņš ir veicis uzdevumu, vai tehniski pareizi izpildījis un tā tālāk. Un tas tieši tāpatās ir riteņbraukšanā, jo šie 14, 15, 16-gadīgie puikas, viņas vēl māca, pirmkārtām arī tehniski braukt ar velo, ja, izprast uzdevumu, un to var izdarīt tikai tad, kad treneris ir klātesošs, ja, ar tehnisko mašīnu, dot tādas norādes tajā pašā brīdī, vai kas ir, kaut vai zemā uzsēdē braukt, ja. Tu jau var uzrakstīt, treniņu uzdevumā, tev jābrauc ir tāds un tāds, tādas un tādas minūtes zemājā uzsēdē, kas ir svarīgi apriekš aerodinamikas un tā tālāk. Bet viņš jau var uzrakstīt, ja es braucu, vai viņš viens pats uz šoseis, un viņam šodien ir, nezinu, mentāls nogurums no skolas un tālāk, viņš tāds, es darīšu tā. Ne to treneris redz, ne to tā, jo viņš nav klātesošs. Ja mēs runājam par profesionālo sportu, jā, protams, tas ir tā dara, tas tā profesionālā vidē ir, kad, pieņemsim, ir komandas, profesionālās komandas, kad ir, pieņemsim, sporta direktors komandā, jā, viņš vairāk atbild par sastāvu, kas brauks kursu sacensības, jā, un par taktiskām lietām. Un tad katram sportistam, jā, varbūt individuāls treneris, jā, pievienots, kurš ir tā kā atbildīgs par viņas fizisko sagatavotību. Bet tas ir profesionālā sportā, tur, kur jau sportists, viņš jau pats zina, kas ir riteņbraukšana, viņš zina, viņš izprot uzdevumus, jā, viņš jau ir rēķini jau 19 plus gadi, jā. Tas ir pavisam savādāk, bet šeit mēs runājam par jaunatni, kuri vēl mācās, tāpēc arī, piemēram, sportskolā ir ievirze augsts sasniegums sportā, jā, tā ir sporta skola, ja mēs runājam, jā, skola, kur joprojām tu sportistu skolo, ne tikai, pieņemsim, ar kaut kādiem konkrētiem intervāliem vai uzdevumiem tieši uz šoseis, bet vispār, kā ir būt komandā, kā ir sastrādāties un daudz dažādas elements mācot uz riteni. Tieši arī tehnisko izpildījumu, braukšanu un vispārējais. Jā, arī visu taktiku. Taktiku un kaut vai vēl tālāk, es varu elementāri piemēru dot, piemēram, jaunatnes riteņbraukšanā, pieņemsim, sportskolā ir sportists, kurš netrenējās pie sportskolas treneri, jā, kurš trenējās pie kā treneri, kurš nav ikdienā klātesošs un nav ikdienā klātesošs sacensībās. Kādu feedbacku pēc finiša, ja sportistam, nezinu, viņš nav izcīnījis vai nobraucis kā vajadzētu, viņš var dot, ko viņš var pateikt, kur tu esi kļūdījies tīri kaut vai taktiskā ziņā, un kur tu esi pieļaus kļūdas. Bet tomēr 14-15 gados tu vari pieļaut kļūdas kaut ko. Emocijas vispārējās sacensībās, jā. Tu absolūti neko nevar pateikt. Ja treneris, kurš ir klātesošs, ja viņš ir tehniskā mašīnā, viņš redz, tu parācīji, tu jaunatnes sportā tas nav, ja. Tu tai brīdī sacensību laikā nevar pateikt, bet pēc finiša var pateikt, klausies, tur bija tā un tā, tur nedaudz pa daudz emocijās paņēma, vai vēl kaut kur, tu varbūt, ka tur pūt no tās puses vējš, tur vajadzēja labāk tā vai šitā. Ļoti, tas ir tāds gar un plaša tēma, bet tu uzreiz var jau sportistam pateikt, un viņš mācās, viņš ņem vērā, jā, pareizi, es tur izdarīju tā un šitā. Bet treneris, kurš nav klātesošs, jā, jaunatnē, viņš pēc finiša neko absolūti, vienīgais var vakarā ir telefonu sarunu, un viņš tikai dzird to, ko sportists saka. Jā, man tur bija, vai no sportista puses viņš dzird tikai. Bet viņš neredz, jā, kā, kur, kas ir bijis konkrētā situācijā.
Un tās ir tādas, un tas plats, piemēram, tas pats klātešana, tas ir viens pirmais punkts, kad treneris ir klātesošs treniņā, viņš uzreiz var, piemēram, mainīt kaut kādu, piemēram, situāciju, ko piemēram, sportists nav sapratis ar treniņu uzdevumu. Man pašam ir pieredze tādas, bieži vien ja man ir intervāla treniņš ar intervāliem, ja, tāpat tās kopējas grupas treniņš, ja, bet, piemēram, stūrs es uzlīmēju pulsus vai jaudas, ja, kurā brīdī tas intervāls katram jābrauc, ja, piemēram, individuāli intervāli ir jābrauc, ja. Un arī kaut kāda, piemēram, ja tur ir svarīga kadence, ja, tad arī pieliek klāt attiecīgi kadence attiecīgā intervālā. Bet kaut vai tu izstāst to treniņu uzdevumu, nevienmēr, ne visi sportisti izprot viņu jau pēc 20 minūtēm pēc iesildošās daļas kaut ko. Tāpatās tev nākās no tehniskās mašīnas vēlreiz atgādināt kādas nianses, atgādināt kādas lietas, ja. Un tas ir tikai normāli, viņi ir pa lielam tikai bērni, viņi ir mācās. Tur runā apmēram par 14, 15, 16 gadīgiem jauniešiem. Jā, es runāju, tas, kas ir zēnu pāriešana uz U17 jau uz jauniešiem, jā, nu tur pa junioriem jau tur bija šī, to vēl arī var paturpināt tālāk, ja tur jau junioru vecumā, protams, tur jau tas līmenis ir audzis un viņi jau vairāk jau izprot un treniņus un visu pārējo. Un tā ir tā klātesamība trenerim, jā, tā ir ļoti svarīga. Otrs, pieņemsim, jā, tas pēc sacensībām arī tie taktiskie elementi ir ļoti svarīgi, ka tu vari iziet cauri savu treneru. Viens ir, kad arī riteņbraukšana ir, teiksim, it kā viņš neskaitās kā komandas sporta veids, bet tai pašā laikā viņš ir komandas sporta veids. Un šajā vecumā kaut vai, ja tev 14, 15, jo tev ir jau jāsāk mācīt kaut kādas mazas nianses, kā ir sastrādāties komandā, ja. Nu, kaut vai pieņemsim komandiņā braukt, ja. Kādreiz bija ļoti populāri, tagad viņi ir mazāk, vispār pasaules riteņbraukšanā kā tā, ja, komandas braucieni, ja. Viņi bija ļoti populāri, viņi bija ļoti svarīgi komandas braucieni. Sportistam trenējoties individuāli, ja, nu, tu pat neizproti, kaut vai tu saproti, kā tajā komandā ir braukt, ja, komandas braucieni, ja, vai karusels, kā ir, piemēram, nu, kontekstā runā, griezt karuseli vai. Un tad tu sacensībās nonāc atrāvienā, pieņemsim, kur tagad jāgriež tas karusels. Un tu ikdienā trenējies viens, ja. Un tas 15-gadīgais. Un tad viņš, protams, jā, viņš grib, bet viņš, protams, kaut kādās lietās tur kaut ko pa daudz, kaut kur viņš paliek tērē spēku, viņam tā nav ikdienas praksa, viņam tas karusela griešana, ja? vai komandas brauciens, ja? Treniņos. Un ne visi treniņi, protams, ir vajadzīgi tās komandiņas un karuseļi, ja? Ir treniņi, kur ir vajadzīgi individuāli intervāli, ja? Un tā tālāk. Bet viņš tādā veidā tajos treniņos praktizējās pareizi to darīt, ja? Viņš, piemēram, arī skatoties pēc vēju, tad man tur tas, tur man tā. Un tad sacensībās viņš to spēja labāk pielietot. Jā. Arī, piemēram, jā, no kuras puses vējš pūš un jā, kā labāk aizsikties aiz braucēju. Jā, no kuras puses. Kaut vai, piemēram, karusels ir ļoti labs, tā pašā laikā viņu var izmantot kā ļoti labi tādu ātrumu treniņu. Jā, daudz varbūt tās treneri var teikt, jā, tur katram ir savs līmenis, vienam tur, pieņemsim, tur, ja mēs runājam, jā, tur anaerobais slieksnis ir tāds, vienam šāds, katram tur savs pulsu līknes, jaudas līknes, jā, un tur nav tad līdz ar to, kādam ir par smāku, kādam ir par viegli, jā, piemēram, griežot karuseli, bet kurā gadījumā tu lec ārā kaut kādā ziņā tai pašā karuselē no savu komforta zonas, jā, tu esi citā ritmā. Un tas ir ļoti labs ātrums, jā, ātruma treniņš, jā, un tāds, piemēram, uzvilkšanās uz sacensībām labāka un tā tālāk, tāpat tās aizmotora treniņi, jā, kas ir, piemēram, sprint treniņi, jā, piemēram, sprints no liela ātruma, jā, no aizmotora taisot, un tur ir dažādas pielietojumus var veikt, tad, kad treneris ir klātesošs, jā, visām tām lietām, un viena lieta kaut vai piemēram, tautas valodā runājot, jā, žargonā riteņbraukšanas itāļānu saucamā, jā, kad uzvelk, teiksim, spēcīgāko, teiksim, sprinter, jā. To es atceros jau Murjāņos, to mēs praktizējām, kad es pats mācījos Murjāņos tādas lietas, ja, kad ievelks, tā kā katrs uztais savu spēcīgo 200 metru maiņu, līdz pēdējais paliek sprinters, kurš vēl rauj sprintu. Ja. Un tad, kad tu tās lietas praktizē, tad, kad tu nonāc jau, teiksim, junioros vai profesionālā vidē, tad tu to proti, tu to zini, tu to esi darījis jau no bērna kājas, tev tai ziņā vispār nav nekāda problēma, ja. Un tad nonāca, pieņemsim, profesionālā komandā, vai es arī atceros, ka es nonācu Rietumbankā. Mums bija izcils sprinters tajā laikā, tāds Normons Lasses, Kalvs Eisaks,
Tos pirmos gadus es braucu, nemaldos, Normandijas tūri, kur Kauls Eisaks mums bija, viņš bija iepriekšējo gadu, vinējis vēl Eiropas čempionātu U23. Viņš mums bija tāds, kurš uz finišiem. Ja? Es jau to pratu, es kaut kāds lietu, viņam kaut kur varbūt tās par daudz, varbūt tās kaut kur paliek, bet es zināju, ko tas nozīmē. Ja? Un vienmēr bija palīgs viņam tādās situācijās, un jau 19 gados man jau pats Kauls pateica, bija pēc sacensībām paldies, un es biju pareizā vietā, pareizā laikā un tā tālāk. Jo tas bija praktizēts treniņos. Ja? Un tad tu zināji, ka tev nonākot jau tajā vecumā, tu jau daudz ko izprati un saprati. Bet šodien, ja mēs, piemēram, jaunatnes riteņbraukšanā, teiksim, tagad vecāki izvēlēsimies, man ir labāk paņemt individuālo treneri, ja? Lai viņš individuāli trenējās uz šosejas un vai viņš visu šo mācīs, vai viņš visu to pratīs, vai viņš izpratīs vai šīs taktiskās nianses, ja, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs riteņbraukšanā, jo tas riteņbraukšana, tas nav tikai, teiksim, ja, atvainojos par izteicienu, tu mīti pedāļus un kam augstāk jau tas ir labāks. Gluži jau tā nav ļoti, ļoti nosaka taktika. Ja? Tas taktika nosaka īpaši klasika braucējiem un sprinteriem, visu pozicionēšanās. Jā, tāpatās kaut vai cīņa, ja mēs runājām arī, pieņemsim, tu varbūt izcils kalnā braucējs, ja, un ja tu piebrauks pie kalna, ja mēs runājam, tur, protams, šobrīd par profesionālo riteņbraukšanu kā Pogačers šobrīd, bet tādi cilvēki dzimst reizes 100 gados, jā, un tas ir bijis tas ir tā kā cits stāsts. Bet, ja mēs runājam par kaut vai par cīņu, jo pirms arī kalna, ja, kaut vai, piemēram, jauniešos, ja, pirms es biju jauniešu tūrē, ja, ir liels cīniņš peletonā par pozīciju, ja, kad vai ir Itālijā ir tāda Trofeo Buffoni saucās, ja, klasika, viena no tādām, teiksim, prestižākām klasikām Itālijā, junioru vecumā. Es esmu jau 2 vai 3 gadus kā treneris tās sacensības pārstāvējis, un tur ir sākuma 50 km līdzenums, un pēc 50 km iet pirmajā kalnā, bet praktiski tādā pagrieziens strauši pa labi, 90 grādi, praktiski, viens mašīnas platumā ceļš pēkšņi. Un tur jau tajā līdzenumā, tur nekas vēl nesadalās, tur liels ātrums, 50 km plus visu laiku, un tur iebrauc 180 peletons cilvēku iekšā tajā mazā celiņā. Un ja tu neesi, kaut vai tu vari būt ļoti spēcīgs, tur pārliecināts, labi brauc kalnos, bet ja tu tur iebrauc 80, 100 tajā pagriezienā, padomā, cik tu spēkus liekus iztērēs, lai tu tur kalna augšā, ja pēc 2 kilometriem būtu vēl kontaktā ar pirmo grupu, ja, ar pirmiem braucējiem, un te vēl tehnisks nobrauciens. Ja. Un tad, ja tu tur neesi, ja es paspēju tur tikt priekšā, tai tehniskā nobraucienā tu atkal klāt neties, tad ir līdzinums, un atkal jau vēl vienreiz nākošais kalns, jo pēdējie 7 riņķi iet par tādu kalnu, ja, augšā lejā, un viss. Un tu vari beigās būt tur ļoti labs vats rādīt, tur FTP, tev tur var būt ļoti augsts un viss pārējais, bet ja tu tur neesi, teiksim, pozīcijā tādā, kādā vajadzētu būt, viss tev sacensības beidzās jau pēc 2 apļiem, jā. Un tās ir tādas lietas, ko māca, kāpēc ir svarīgi šie grupas treniņi, tas pats kaut vai, piemēram, sprints, jā. Praktizēt, piemēram, viens ir tad, kad tu taisi sprintu, tev ir, piemēram, sprints, ja šodien tev tu brauc viens pus šosejas, tu taisi sprintu viens pats, ja, 10-15 sekundes. Otrs, kad arī citreiz uztaisi sprintu no trenējumās grupas kopā, tu bišķīt jau treniņā jau redz, kas pariņu partneri, ja, tāds grupiņas, kā labāk sprintot, kurā brīdī lekt ārā, ja tāda savstarpēji tāda cīņa, ja tu to visu laiku tikai pirms sacensībām praktizēji viens uz šosejas, un otrs pēc tam tu nonāc sacensībās, tu pēkšņi apjūsti, tas ir līdzīgi, kad tu hokeju spēlēt viens pats, visu laiku, ja, pret bortu sev piespēles, un tad tu pēkšņi nonāc spēlē, kur tev komandas biedri ir 5, ja, un tagad tev jau viņiem jāsaspēlējās, un tālāk tu apjūti. Jā, tā ir problēma, jo jābūt diezgan drosmīgam sprintā, jā, tur ir rāsa cīņa vienmēr, un jā, tad tas ir viens un otrs jau, kaut vai apskatoties, nevienu neaizvainojot, ja, es bieži redzu šodien Latvijā amatieru sacensības, ja, kad amatieru startē. Un runa vairāk ir par tiem amatieriem, kuri nav bijuši riteņbraucēji jaunībā, ja, vai nav bijuši profesionāli iepriekš, vai kuri ir sākuši braukt 30 plus gados, jā, riteni. Un tas viss cepur nost, viss tas, ko viņi dara, un viņiem ir arī, lielai daļai ir savu treneri.
Bet tas arī nav aizvainojums treneriem, vai tas priekš amatieru, tas vislabākais variants ir, ka tāds attālinātais treneris ir, jo tas viņam ir hobijs, ja, tas viņam nav, viņam iespējams tā riteņbraukšana hobija līmenī ir 7. prioritāte savā dzīvē. Protams, viņam būs individuāls treneris, ja, bet viņš pēc to darbiņu pa lielam veids viens pats, ja, uz šoseis un tā tālāk. Tad, kad nonāk viņi 100 cilvēku peletonā, tu redzi, viņi ir spēcīgi, viņi ir, un citreiz liekas, saķer galvu, domā, ko, netaktiski, kaut vai tas pats kaut kāds atrāviens, kad viņi paši neprot izmantot savas stiprās puses, jo ikdienā viņiem nav treneris klāt, ja, ikdienā viņiem nav tāda koptreniņa, komandas treniņa, ja, un tas varbūt viņiem tajā amatieru līmenī nav pat vajadzīgs, ja, viņi arī uz to tā vajag, kā saka, tas nav viņi tāds, bet vienkārši tu vari novērot tādas lietas, kad viņi neprot braukt tīri taktiski pareizi grupas brauciens, teiksim, amatieru riteņbraucējiem. Tad tu redzi, ka, piemēram, tie, kuri ir bijuši tajā agrāk jaunībā, ja, amatieru, tā kā braukuši labā līmenī vai jau pusprofesionāļi vai profesionāļos ir braukuši, un tad viņš ir nonācis pēc tam vēlāk, viņš domā braukt amatieros. Tu redzi, ka viņam ir galva, viņam strādā taktiskā domāšana, un viņš bieži vien kaut vai mazāk trenējās vai kā, bet viņš spēja atbraukt tos spēcīgākos, jā, it kā, kur ir fiziski spēcīgāk uz to momentu, dēļ tā, ka viņam ir šī taktiskā domāšana labāk. Un tad līdz ar to šobrīd tā tendence man izskatās no malas, kad ir tā jaunatnes riteņbraukšana arī, kad tā tāda modes lieta meklēt sev tāds privāti trenerus. Un tad jau beigās ir tas, es baidos no tā, ka viņi neiemācīsies daudz lietas līdz, ja viņi tiks profesionālā sportā līdz tam vecumam. Ja? Protams, es dzirdējis, kad es daudziem treneriem piekrītu, un tad tā arī mēs praktizējam, un es zinu, ka daudz sportskos tos treneri praktizē, kad ir svarīgi, kad nav visu laiku tikai grupā brauc, visu laiku grupā brauc, un tā. Tas tāds muļķības, kad es to dzirdu, kad grupas treniņi nozīmē, ka tikai grupā brauc un tur ir visu laiku mājiņas, tad visu laiku uz aizmugurē aizvējā sēž un tur nekādas nozīmes tam treniņām nav. Tāpat tās mēs praktizējam, ja, treniņos, kad ir individuāli intervāli, kaut vai man tiek, piemēram, uz treniņu ir 10 puikas, ja, katram, piemēram, šodien mums ir individuālais intervāls, katram ir savu, jauda, pulsi, ja, un viņi brauc noteiktu intervālu savā režīmā, kāds tas treniņš ir paredzēts. Ja ir komandas, ja, ka, piemēram, komandas braucieni, tad ir komandas braucieni, tad to visu var izdarīt arī sākot treniņu kopā, ja, grupā un tā tālāk. Un tāpēc tas piemērs, es esmu ļoti daudz runājis par šīm lietām. Itālijā tādas lietas vispār nepraktizē. Ja? Itālijā jaunatne, pirms tas U17 grupa ir klubos, ja? Tur ir visi treniņi notiek kopā. Ja? Kopā arī pat junioru vecumā vēl. Ja? Ir atsevišķi, protams, tur kaut kādas dienas, ja? Vai kaut kas tāds, vai atpūtas diena, vai kaut kas tāds, tad tur savādāk. Bet tajos klubos, ja? Kas būtu mums sportskolā, tur ir treneris viens, kas atbild par sportistu fizisko sagatavotību, mentālo sagatavotību un taktisko sagatavotību. Ja? Tad, kad tie sportisti jau aiziet profesionālā vidē, tad jau ir savādāk. Tad, protams, ir, un arī ir komandas, kur, pieņemsim, ir komandas treneris, ja? Kur ir komandas, kuri var būt katram savs treneris, ja? Kas uz fizisko sagatavotību, ja? Lai tu būtu labs. Bet ir arī komandas, kur nosaka, ir pirms U23 komandās, es arī pats braucu tādās komandās, kur ir viens treneris, ja, kurš arī ir atbildīgs par tavu fizisko sagatavotību uz sacensībām, plus taktisko un tā tālāk. Tas ir kaut kas cits profesionāli. Un tur šie treneri, ja, kas ir individuālie treneri, tur tas vispār cits stāsts. Priekš amatieru sporta tas ir labi, es arī pats trenēju amatieru sportists, ja. Un tas ir tā ļoti laba versija, jo kas viņam ir noteikts laiks, viņam ir darbs, jā, viņš var trenēties ikdienā, pieņemsim, pēc darba 5-6, jā, un viņam ir super, viņam ir plāns, jā, un viņš viņu brauc, viņš viņu dara. Tas ir cits stāsts, un tāpat tās priekš profesionāli, jā, viņš zina savu darbu, viņš zina savu līgumu, viņš zina, kāpēc viņam tas treniņš ir jādara, un tā tālāk. Viņš viņu arī izprot. Bet jaunatnes riteņbraucējs mēs joprojām apmācām, ja?
Un plus ir, ja, nu, varbūt no 21 vai 2 būs tādi tiešām, kur varbūt tās kāds treniņš arī tiešām vien paši aizvadīt. Ja, viņiem ir pietiekama motivācija, viņš darīs, viņš ir apzinīgs savos 15 gados. Bet ir arī tādi, kur, piemēram, kaut viņš ir spēcīgs puika, ja, bet viņš savos 15 gados viņš vēl to atbildību tā nejūt. Ja, un ir labi, ka tas treneris ir labs. Ir jāpieskata. Jā, viņš ir tā kā jāpieskat, un tas ir tikai normāli. Ja? Viņi vēl nav nobrieduši vīrieši. Mēs nevaram salīdzināt 15-gadīgu ar 40-gadīgu vīrieti. Ja? Tas pavisam cits briedums. Un ko vēl var pielikt, kas man pašam tādās atmiņās ir, bija kādreiz bija daudzdienu velobraucieni Latvijā, Cerību kauss saucās. Un Cerību kauss bija, bet viņš šobrīd viņš iet pa visu sezonas tāds kopvērtējums, ja. Bet kādreiz bija tāda viena no svarīgākām daudzdienām sezonā zēnu grupā, kas ir U14, ja. Tie pavisam mazie puikas vēl līdz 14 gadiem. Saucās Cerību kauss, viņš parasti bija 3 dienas daudzdienu velobrauciens. Ar individuālo braucienu sākās, un tad bija 2 vai 3 dienas bija grupas braucieni. Un tad atceros, bija mums tāds, kad es biju zēns, ja, tajā laikā bija ļoti spēcīga komanda Ventspilī, ja, Spars vai kā, es neatcerešos precīzi nosaukumu, bet atceros, treneris bija tāds Mārs Birsuls, ja, super strateģisks treneris, un viņi pēc individuālā brauciena tur bija kaut kā 3. vieta, 4. kāds bija 6., kāds bija 7., bet ne līderi. Un tajā laikā vēl bija ļoti spēcīga komanda Mars, ko vadīja Krišlauks, ja, treneris, arī visiem labi zināmais. Arī pirmais treneris, starp citu, man liekas, arī Tomam Skuiņam. Un pēc tās individuālā brauciena, pirmā diena grupas brauciens 30 km. No paša starta, kad iedeva startu, Ventspils komanda priekšā, un tur ātrumi visu laiku 35 līdz 40 km/h. Mārs sportisti atraujās, ja? Viņi tur vienmērīgi tempi, nekur ne ātrāk, viņi pat ļauj atrauties. Viņi turot to tempu vienkārši pēc kāda laika noķer. Mainoties, ja? Un viens, kas ies uz sprintu, visu laiku aizmugurē sēž. Un ik pa laikam tur viens uzbruk, otrais un trešais, un tad pilnīgi jau panika grupā, neko nevar tam Ventspils, viņi visu laiku brauc komandiņu priekšā. Tur tā tempiņa, 35, 40 un viss, ko vajag saķer. Un pēdējie 3 km, 2 km viņi uztaisa, ko jūs pats stāstīja, saucamo Itālijānu, un uzvar Ventspilnieks. Ja? Un tā viņi darīja katru dienu līdzīgi. Un tas ir, es runāju par U14, ja? Ko šodien tu ikdienā vairāk neredzi tādus, tāpēc man tas tāds no paša atmiņas tāds izcils piemērs, kā spēja U14 vecumā treneris tā saliedēt komandu. Ja, un tas ir, un es atceros pēc tam tie sportis, tur bija Gīns Reinolds, Jānis Šķepers, ja, kur bija pēc tam tāpatās arī brauc ar mums junioru izlasē, bija ļoti labi sportisti. Ja. Un te varbūt tās kāds var teikt, jā, bet kur kāds ziedojās jau 14 gados otru labā un tā tālāk. Jā, kādreiz ziedojās, tev sanāk ziedoties priekš vienu komandas biedri, jā, kādreiz tas kam priekš ko tu esi ziedojies, tas, ka tu esi ziedojies, viņš ziedosies kādreiz arī priekš tevīm sacensībās, un tāda riteņbraukšana ir, un tāds kaut kāds šīs lietas ir bērniem jāmāc, jaunatnē jāmāc jau ir no mazotnes, jā, šīs tehniskās nianses un lietas. Un tad, kad tu nonāc kaut vai U17 pirmo reizi valsts izlasē, jā, tad tu aizbraucot uz sacensībām, starptautiskām sacensībām, tu spēji, jau treneris spēj saliedēt komandu, jo viņiem tās lietas nav svešas, viņi var iedot jau kaut kādas tehniskas, taktiskas elements, lietas, kas mums būtu šodien sacensībā jāizdara, un uz kuru mēs vairāk tendējam rezultātu šodien. Bet, ja tas nav iemācīts, tad viņi aizbrauc tādā starptautiskā vidē pirmo reizi, un viņi pat nezinu, ko nozīmē sastrādāties komandā, ko vispār nozīmē kaut neliela elementāra lietiņa, ja? Un tāpēc tās lietas ir ļoti svarīgas. Jā, labi, arī top jauniešu vecumā, tajās top gonkās arī svarīgi vienkārši izdzīvot tajos paugros un kalnos. Jā, tomēr tur ir arī... Tas ir, protams, tas ir cits stāsts, un tur es atkal varu vēl vienu tādu, jā, piemēram, nesaukšu nevienas uzvārdos, biju šogad kā izlases treneris, jā, kurš skatījās sastāvu, kurš bija izlicis arī tāpatās uz Maķedoniju, savus atlases kritērijus un vispārējo.
bet visi sportisti nebija mani sportisti, ja. Un līdz ar to pa visu to fizisko sagatavotību viņi nevarēja atbildēt un tā, bet man bija izcili 2 sezonas līderi, kur līdz Baltijas čempionātam tiešām bija, teiksim, galties pārāk par pārējiem un tad kaut kur sākās vasarā kādam trenerim atvaļinājums, kaut kas tāds, sākās tā šie individuālie treniņi. Viņi atbrauc, teiksim tā, uz Austriju negatavu. Ne tajā līmenī, ne tajā mentālā stāvoklī, kāda viņa bija sezonas sākumā, jā, līdz tam Baltijas čempionātam. Tā kā tas ikdienā trenerim līdz U18, U19, līdz junioru vecumam ir jābūt klātesošam. Un to rāda Itālijas praksa, to rāda, tas nav man šobrīd izdomāts tāds, tā ir jābūt, jā, nē, tas to rāda, jo tas ir vēl bērns, tas ir kurš nāk vēl pie, teiksim, savas otrās pubertātes tikai, un tur viņš ir jāpieskat. Viņi ir jāpieskat ļoti, lai citreiz, jā, tas ir, es pats tam vecuma posmam gājis cauri, un vienmēr tu jūti lielu atbildību pret treniņu uzdevumu tieši tajā konkrētā dienā, jā, bet treneris zina, jā, ka tev tas treniņš ir jāizvēr. Kaut vai arī elementārs lietas. Tu pēc kaut kā treniņa plāna ejot, tu zini, ka šodien tam sportistam ir šitāds kaut kāds konkrēti treniņš aizbrauc. Treniņš sākot, tu redz, ka viņš nespēj izdarīt, tu redz, ka viņā nav kaut kas. Viņš nespēj izdarīt pat kaut kādu elementāru treniņu uzdevumu. Saprot visu, šodien tu atliek šo treniņu daļu, mēs plānu mainām, nezinu, stundiņu vai kā, tu mierīgi paviznies vai brauc atpakaļ, ja tev treniņš šodien beidzās, tev vajag atpūt. Treneris to uzreiz var redzēt, piemēram, arī ja pieņemsim, treneris nav klātesošs, ja viņš vienalga iedod to treniņu plānu, tev tas jāizdara, sportisti viņi brauc, viņi izdarīt nevar, sportisti slikti jūtās, jā, un viņš cenšas, ko nesanāk, un atkal, jā, arī mentāli nejūtās pēc treniņa labi. Un otrs jau arī rēķina 14-15 gadu, tu visu laiku trenējies viens, jā, un tu nonāc kaut kādā vecuma, viņi vēl ir augoši puikas, viņiem vēl gribās tas tuciņš kopā un viss pārējais, un kaut arī tas Mārta Birzuļa piemērs, ko es jums stāstīju, viņiem atceros tajā laikā, viņiem bija tie treniņi, kopiskie treniņi, viņš vasarā taisīja bieži tāds saliedētības nometnes, jā. Viņam bija mājas, lauka mājas Kuldīgā, viņš visu komandu atsauc uz šeien, viņam palīdzēja malku krāmēt, brauc uz mežu, krāmē pilni, visi tie sportisti mežu malku krāmē iekšā lielā mašīnā, pēc tam atkal sētā krāmē laukā. Viņš veido visādas saliedētības pasākumus, lai komanda saliedētu. Jo nav jau viens tikai, lai tu būtu labs komandas biedrs, jā, vai komandas biedrs spētu savā starpā sastrādāties sacensībās, jā. Nepietiek tikai, ka tu treniņus viņiem tur tāds, jā, vajag ikdienas kaut kā, un tas ir tās nometnītes, jā, tās ir tās lietas un ikdienas treniņi kopā, un mazās nometnes, jā, ka tu vēl iedod visādus uzdevumus, tādas saliedēšanās pasākumus, kad viņi tā kā, teiksim, tā kā brāļi saprotās jau sacensība laikā. Jā, tās ir svarīgas lietas. Vēl arī var parunāt par pubertāti, jo tomēr katrs attīstās citādāk, un ir braucēji, kur ir krietni attīstījušies, jā, jau agrā vecumā, citi vēl tur junioros attīstās strauji, arī U23 vecumā. Jā, kāds ietekmē visu? Protams, vairāk tas ir, noteikti tas ir treneru darbs, ļoti svarīgs. Arī klātesošam trenerim jābūt, viņam tas ir jāredz, jo pieņemsim, ir puikas, kas ir ļoti, un man ļoti patīk, ja, tas ir pats galvenais, ka tu redz, ka puikas cenšas, un tu redz, ka viņā pilnīgi acis deg pret riteņbraukšanu, jā, un tu redzi, ka viņš savā bioloģijas vecuma, tādā, teiksim, vēl ir, nezinu, viņam 14, vēl tāds 10 gadnieks, viņš vēl maziņš ir, ja svars ir mazs, un kaut vai kāds, kurš trenēsies mazāk, ja viņš kavēs treniņus un tā, bet viņam būs svars lielāks, viņš būs nobriedušāks, ja viņam jau būs pirmā kaut kāda jau bārdi, ja visi tu 14 gados, viņš būs spēcīgāks tajā vecuma posmā, jā. Viņi izlīdzināsies plus mīnus 17, 18 gados, jā. Un tad bieži vien tas sportists iemāk motivēt, lai viņš nepadotos, jā. Lai tas cīņas par, kas viņā ir iekšā, viņš brauc, viņš cenšas, viņš trenējās, viņš dara 100% treneru uzdevumus, viņš dara vēl vairāk, bet nesanāk, viņš sacensībās 6, viņš 7, nevar aizsniegties līdz teiksim, piedestālām vai līdz uzvarai, jā, un tad, protams, kaut kādā brīdī ir bail, ka tas sportists nezaudēs vēl tādu, pats tādu dušu, ne? Un tad viņš jāspēj ir motivēt ar to, ka tavs laiks vēl būs, tavs laiks pienāks, un
Bet tas tā, un bieži vien ir ļoti interesanti, tā ir arī tāda diskusijas jautājums, ja, kas ir labāk, kad sportists jau ir no 14 gadu vecuma ļoti jau super talantīgs, jau nobriedz un vinnē viss pēc kārtas, un jauniešu vecumā viss vinnē. Un tad kaut kad viss viens otru apmēram, tā teiksim, izlīdzinās, ja, un tad 18 gados viņš sāk zaudēt, ja, un viņš ir pieredzis laika pie uzvarām, ja, un viņš sāk saprast, ka viņam ir tagad vairāk jātrenējās, un viņš jau trenējās vairāk apjoms jaudas junioros, vēl vispārējais, tad viņš sāk zaudēt. Viņš sāk zaudēt tam, kurš kādreiz ļoti viegli varēja apbraukt. Ja? Un tur ir tas atkal, ka viņš var tad pēkšņi padoties. Ja? Un otrs atkal tas, kas ir visu laiku, varbūt tās viņam ir gājis grūtāk, viņš beidzot ir nobriedz, ja? un viņam tas beidzot tas iegūtītais darbs rezultāts sāk atmaksāties. Viņš sāk uzvarēt, viņš redz savus darba augļus. Ja? Un tas citreiz ir nevienmēr ir labi, kad jau 14, 15 gados jau tu esi super čempions. Ja? Tā kā tur tas ir ļoti svarīgi arī no paša sportista, protams, tādas mentālās stāvokļa. Jā, tas varētu būt skarbi. Jā, tikai vienmēr pieredzi uzvarēt, un tad pienāk kāds vecums, kad vairāk nevar uzvarēt tik viegli. Bet tā arī problēma ir, ka ir dažādas attīstības temps, augšanas temps, un to nevar ietekmēt. Tāpēc arī mums, mums ziemeļniekiem mēs teorētiski attīstamies vēlāk puikas, un tāpēc arī šobrīd ir pasaulē riteņbraukšanas tendence, viņi ir kļuvusi tāda agrīnāka. Kādreiz šobrīd ir junioriem ir jābūt tā, kā kādreiz bija jābūt U23 vecumā. Jā. Es atceros, pēc junioru es nebeidzu slikt junioru vecumu, pasaules čempionātā bija 30. Jā, un pēdējo gadu junioros, un mums bija U23 komanda Latvijā, mums bija tā Rietumbankas komanda, ja tev uzreiz bija tā kā U23, tu varēji bet tev turpināja U23 vecumā vēl audzināt, tad es arī vēl aizgāju U23 uz Itāliju, kur tev joprojām audzināja, ja, un tad parasti tāds nopietnos profesionālos līgumus parakstīja, ja, tur 21, 22, 23, ja mēs skatāmies mūsu, ja, vēl profesionāļus, tā kā Aleksis Sarmotins, ja nemaldos 29 gados parakstīja profesionālo līgumu, ja, pirmo, tā kā, pirms viņam viņš bija Rietumbankā, un tad viņam tikai kaut kādus 28, 29 gados viņš parakstīja pirmos World līgumus. Ja šobrīd, skatoties mūsdienas riteņbraukšanu, kāda ir, ja, tur jau tev junior vecumā jau ir jābūt ir citā līmenī, ja. Un lai tu ieliek tajā profesionālā sportā. Un tāpēc, jā, tas šobrīd, ko es redzu Latvijā, kad mēs ar jaunu, tā kā U14, U17 vecumu, mēs spējam viņus sagatavot. Es ticu, ka mēs spējam viņus sagatavot, jā. Bet junior vecumā tiešām tie talantīgākie ir jāskatās, kur ir šīs junior akadēmijas, kur ir šīs izaugsmes, tieši kur ir tāds spēcīgs junior komandas, jā, kur ir vairāk starti, jā, tā kā ir Itālija, kā Francija, jo tur tie starti viņi ir ļoti prestiži, viņi ir ļoti nozīmīgi sacensības junior vecumā. Un plus tur ir tas pelotona lielums ir savādāks, jā, tur ir arī tie Eiropas ceļi, tā riteņbraukšana, tur ir tāda klasiska, kāda ir arī profesionālā riteņbraukšana, jā, kad nav, grupbrauciens prom apakaļ, jā, bet kur ir līkumi, sašaurinājumi, saliņas, vispārējais 150, 160 cilvēku pelotons, jā, un tas jau viņi junior vecumā obligāti, viņiem jāsāk ir praktizēt obligāti, lai viņi kad viņi nonāk, viņiem ir iespēja nonākt tajā profesionālā vidē, lai tas viņi, kā saka, ir tam gatavi. Jā, tagad arī labs kalendārs bija Latvijas izlasē junioru, arī nākamgad būs vēl krietni labāks, tā kā arī pat ja netiek labā komandā, tad ir laba praksa iespējams sacensībās. Nē, man ir ļoti, protams, liels prieks par Latvijas junioriem šogad. Jā, arī bija vairāk starti, vēl pat Latvijas riteņbraukšanas federācija bija iespējas vairākos startos aizbraukt junioriem, kā junioru izlasē, jā. Bet tiešām gribētos, ka tie spēcīgākie juniori arī viņi var dabūt, lai nepaliek Latvijā, jo, ja mēs skatāmies Latvijā, ir sacensības šosejā, ir 80-90 km gars. Junioriem ir tomēr jau 120, 130 km sacensības ir jābrauc. Galā problēma, ja, ka tās sacensības nav pietiekami liels pelotons, nav tas
Un arī garums nav agresīvums, un nav kalni vai pauguri, nav vispārējais. Reljefs nav tāds nevienmēr, jā, tā kā tās ir, un tāpēc ir superīgi, ja ir iespējas, un tāpēc, akcentējam jauniešiem ir jādomā, sevišķi jau kurš pēdējo gadu jau ir jaunietis, U17 vecumā, ir jau jādomā par stipru pa visu sezonu, ir ļoti jābūt jau tādai profesionālākai domāšanai, ja viņš grib nonākt profesionālā vidē, augsts sasniegumu sportā par to, kad jau ir jābūt jau rezultātam, lai tu būtu interesants kādam jau junior komandā kaut kur ārpus valsts robežām, jo konkurence ir noteikti liela un spēcīga. Jā, lai iekļūtu top komandās, piemēram, Decathlon, tev palielam jābūt tajās gonkās, kurieni brauci top 10, vai arī milzu datiem. Jā, palielam tā tas vienīgais veids, kā iekļūt. Es zinu, tāpat Gatis Mukuls, kurš strādā, es zinu, arī Gatim ir kontakti, jā, un tāpat man ir Itālijā kontakti, un ir treneri, kur prasa, arī man ir prasīts, un par sportistiem attiecīgiem, un viss. Un problēma vienmēr paliek viena, ko es esmu sapratis, ka paši sportisti, kad viņi apmēram, spēsim tā sportisti, gan jau man kaut kur ierunās, jā. Un sportistam ir baigi, ir pašam jāsaprot, ka ir vajadzīgs rezultāts, jā, ir vajadzīgs tā attieksme, jā, tas vairs nav zēnu vecums, ka tu vari, teiksim, tur aiziet uz treniņu, jā, šovakar man klases vakar, šodien es nebūšu uz treniņu, tad vēl ir tāda spēlēšana, bet ja ieejot jau tādā jauniešu vecumā, tev ir jau jāsaprot, ka tev, lai tu tiktu junior komandā, nepietiks to, ka tev kaut kāda pazīšanās ir, ja? Tur ir vajadzīgs, tev prasa rezultātu apakšu, vēl prasa attieksmi. Man ļoti bieži, kad es esmu kādam sportistam palīdzējis, man treneri, vai sporta direktori jautā, Viestur, sagodīgi, viņam ir griba. Ja? Itālijā to ļoti prasa, griba, tādu uzreiz pasaku, viņam ir, pat gan es neprastu, vai atsūt kaut kāds dats, vai viņi tur to CV par rezultātiem, bet vai viņam ir griba, vēlēšanās, vai viņš ir, vai viņam ir tāds izaugsmas iespējas, tas ir tā attieksme, tā ir ļoti arī svarīga lieta, ko novērtē un ko skatās. Tā arī ir liela problēma, jo salīdzinoši jauns vecums, tu vēl citā valstī esi, bez vecākiem, tev nav arī pazīstami cilvēki, tev ir, iespējams, arī citā valodā visi runā, ne angļu valodā, tas ir viss iespējamais. Es atceros, kam Gatis Mukuls ir gājis cauri, to retums zina, un respekt, viss cieņa arī, kam Gačs izgāja cauri, aizejot uz Franciju, tāpatās un izsitās, un nokļuva profesionālā vidē, tāpatās arī es, pirms, kaut arī tajā U23 komandā Itālijā, kur tev viss notiek itāliski. Cik ātri tu iemācījies itāliski runāt? Sāk runāt 3 mēnešos, jau tā sāk jau likt teikumus kopā. Okay. Bet tāpēc, ka tev nebija citi varianti, tev treneris bija ļoti, ļoti disciplināri, viņš ir, teiksim, ļoti populārs treneris Itālijā, viņam ir 7 pasaules čempioni sagatavot U23 vecumā savā laikā, un viņi nemaldos kaut kam 200 pāri, kas izgājuši caur viņu, kuri aizgājuši profesionālos līgumos sportisti, un bija nenormālā disciplīna, un viena bija tā, ka tev skaidri gaiši pateica Viestur, un tajā laikā mums bija U23 komandās Itālijā sacensībās, kad bija rācijas. Un tev sacensību laikā rācijās deva norādes itāliski, un tu kaut ko neķēri laukumu vai kaut ko, tu varēji netikt uz sacensībām, vai tu arī varēji jo konkurence bija liela, vienmēr būs kāds ārzemnieks, vienmēr būs kāds cits, kurš var atnākt tavā vietā. Un, lai tu tur palikt, tev bija jācenšās, tev bija jādara viss pēc treniņiem bija vārnīca vaļā, viss mācījos vārdiņus, tas viss bija, un centos runāt, prasīja komandas biedriem, ko tas, kā virtuvē to sauc, kā tas, pierakstīja no inventāra puses kaut kādas lietas, un tā tas viss sāk tos teikumus veidoties, un tad jau arī treneris redzēja, tu centies, tu jau sāc kaut kāds teikums, no teikuma sāk nākt ārā, jo rēķina tās ir sajūtas, mums mājā mēs dzīvojām 10 cilvēku komandas, kas saucamies arī Tīro, kas ir nometnes tāda vieta komandas, un mēs dzīvojam tajā vienā mājā, mēs dzīvojam 10, praktiski es ar 9 itāļiem, un tad ir tāds sajūts, tu ej vakarā gulēt, tur ar 4 džekiem vienā istabiņā, un viņi smējās tur savā valodā, itālis. Tu tajā brīdī nesaproti, viņi jau it kā draudzīgi, vai kādā brīdī pa tevim pazirgojās, vai kā, ir spiediens, un tev tajā pašā brīdī mājas pietrūkst, tev tajā pašā brīdī ir,
Tas nav, ir ārzemniekam, latvietim tas ir grūtāk, un tāpēc ir tā gribai ir jābūt lielai un spēcīgai, ja, un tāpēc es arī atkārtošos, tāpēc arī ir šie jaunatnē, ja, mums jābūt ir pateicīgiem, ka mums ir šīs sporta skolas, ja, kad daudz auko klubu sistēma, tā klubu sistēma nav tik viegli šobrīd Latvijā izveidot. Ir labi, ka joprojām ir šīs sporta skolas, ja, kad ir valsts atbalsts viņās, kad ir šīs riteņbraukšanas nodaļas, ja, un man ir prieks, ka ir atdzīvojusies Talsos, ja, Talsos kādu laiku bija pazudis, tagad Talsos arī ir atdzīvojusies riteņbraukšanas nodaļa, ja. Es priecātos, ka no jauna arī Ventspilī būtu Liepājā, ja. Liepājā, es zinu, kad ir mountainbikes ļoti augstā līmenī, ir Grobiņas komanda, Nīcas komanda, ja, un tur strādā treneri, kur arī ar klubos un tā, kad būtu vairāk šīs sportskolas, kur būtu šī riteņbraukšanas nodaļa, ja, un tas arī palielinātu to savstarpējo valstīs, savstarpējo konkurenci, ja, starp sportskolām tādu veselīgo, ja, kas, un līdz ar to lielāka konkurence, ja, labāks rezultāts, ja, un tas tikai būtu plus, un tāpēc ir atgādināšu, tas ir ļoti svarīgi, ja, un arī skatoties pēc Itālijas prakses, kad jaunatni trenējās komandā, jaunatni trenējās kopā, jaunatnē treneris ir klātesoši, jā, var būt atsevišķi momenti, ka nav kāds dienas klāt, kad iesūt treniņu plānu, bet būtībā ir ļoti svarīgi neatbūt klātesamībai, jā, trenerim. Un tu redz, tu uzreiz vari tajā pašā brīdī pateikt, kas nav kārtībā, kas ir kārtībā un viss pārējais. Un plus tas ir tāda kopējā komandas arī tu jau iemācies komandā dzīvot, komandā sastrādāties, un tad tu aizēji jau profesionālā vidē, tu nesaskaries ar kaut kādām pēkšņiem pārsteigumiem. Jā, labi, tas jau tieši junioru vecumā tieši, jā, palielam ir tas lielais pārbaudījums, jo ir liela konkurence sacensībās, plus vēl arī, ja tas komandā, tev uzreiz ir ātri jāadaptējas, un citi ātri. Kaut vai tu pieņemsim, trenējies individuāli, tev jauniešos ir labs rezultāts, nezinu, individuālā braucienā vēl kaut kur, un tu nonāc tādā akadēmijā, un tev pasaka, tev, piemēram, šodien mums ir, nezinu, līdzer un gonka, ja, un tev mums ir sprinters, mums ir svarīgi viņu uzvilkt pēdējos 3 kilometrus uz finišu. Un tev tāds sapulcs pasaka. Un tu vienkārši domā, kā tas ir jādara, kas man tagad šodien ir jādara. Un tu neizpildi vienreiz treneri norādes, otro reizi mums tās īsti sportas nav vajadzīgs, ka mums ir vēl nākošais. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ne tikai tā, nav riteņbraukšanas stulbs sporta veids, viņš ir gudrs. Nav tikai tu vienkārši cipari, un jā, ir ļoti daudz taktiskās lietas, tehniskā elementi, jā, kas ir jāapgūst jaunības vecumā jaunietim, jā, lai viņš būtu veiksmīgs, lai viņam būtu vieglāk iet profesionālā vidē. Jā, varbūt problēma vēl tāda, ka nav pietiekami liels pelotons jauniešu un zēnu vecumā Latvijā, vai arī vienkārši tie braucēji tik spēcīgi, ka viņi var vienkārši aizbraukt solo, var arī trietā visu laiku prom. Jā, protams, tas tāpēc saku, tā ir atkal kaut kāda, es nezinu, kāda, mēs esam tik, cik mēs esam, tāpēc es lūgsim Dievu, kad mums rodās, vai kāpēc gan Reizekne neatvērtos, ja ir sporta skola riteņbraukšanas, kāpēc ne Valmierā, ja kāpēc ne vēl mums ir pilsētas daudz Latvijā. Jā, un ja mums tad būtu lielāka konkurence, lielāks pelotons būtu, un mums būtu arī valsts izlases spēcīgāk, ja, un arī sportistiem, lai tikt izlasē, būtu lielāka konkurence. Bet domā pats, ja kaut vai runājam par junioriem, ja vienā dienā, pieņemsim, sestdienā Itālijā ir 6 sacensības, ja, junioriem, un uz katras starts stāv 150, 160 braucēji, ja, tad padomā kā viņiem, no cik cilvēkiem viņi spēja atlasīt, pieņemsim, 6 izlases sportistus pasaules čempionātā, ne? Kāda viņiem ir iekšēja konkurence. Kā pats sportists jau saprot, cik ir svarīgi būt režīmā, disciplīnā, ja, un tā tālāk, ja, lai nonāk, lai vismaz tikt, jo viņiem ir ļoti liels gods. Ja. Es pats pieredzējis, man komandas biedri bijuši, kuri braukuši ja, savā Itāļu izlasē U23 vecumā, ka viņš dabū izlases drēbes, ja, visu to komplektu, visu to somu, ko viņam iedod, ka viņš tūdā startēs kaut kādā nāciju kausā ar Itālijas izlases. Tas ir tā kā
Tas ir, jā, mēs varbūt tās to mazāk, teiksim, to novērtējam, tāpēc, ka mums, piemēram, no 15 spēcīgiem jauniešiem ir jāatlasa 6, jā, ne? Tā kā tas konkurences ar, protams, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, jo arī būs, jo vairāk uz ritiņa tiks uzlikti cilvēki, jo arī lielāka iespēja, ka būs kāds talants, liels talants. Jā. Protams. Un es ticu, ka tāda, es domāju, ka mums ir mūsu valstī ļoti daudz tādu būtu, ja būtu mums vēl sports skolas, kur ir šoseis riteņbraukšana, Latgales pusi, jā. Tāpat vēl Vidzemē ir vietas, kur tāpat pašā Kurzemē vēl vietas, kur vēl, jā, bet, es saku, man ir prieks jau, kur ir daudzās vietās, kā Talsos ir atdzīvojusies šoseis riteņbraukšana, un jau uz nākošo sezonu jau mazākās grupiņas jau startēs, tā kā tas ir pluss. Jā, tomēr to arī strādā mazākiem braucējiem, jau arī tu redzi, kas ir lielākās problēmas, ar kurām jātiek galā, kad sāk braukt riteņbraukšanā. Jo tomēr daudz kas jāmācās, tev ritenis jābūt, ir viss ekipējums, vispārējais. Tā ir arī tā ir patiesībā tāda viena no lielākām problēmām mums. Kādreiz, ja mēs runājam, nezinu, pa padomu laikiem, jā, sportam deva visu, jā, tev par neko nebija ģimenē jādomā. Šobrīd ir grūtāk laika arī sporta skolām, ja nav tas budžets, ja ir sacensības maksā, ja šodien viss kaut kā, jebkas maksā, kur tu pakusties, ja tev ir no sporta skolas, ja tur ir, es tagad negribu samelot, kaut kur jau mēs arī dalības maksās pie 3000 esam iztērējuši šogad, ja, un liekas, pat tieši riteņbraukšanas nodaļa. Un mums ir velosipēdi, tie pirmie velosipēdi, ka mazie bērni, iesācēji atnāk, mums viņi ir tik, cik viņi ir, un viņi jau katru gadu paliek kā viens sliktāk, kaut kādā veidā mehāniski viņas kaut ko uzprišķina, ja, tehniski, ja, bet vienalga viņi jau morāli novecojuši, un viņi labāk nepaliek. Un tad ir tā problēma tā inventāra ziņā, jo ne viss, kas bērns, kuram ir riteņbraukšanas sirdī, viņš ir talantīgs, viņš ir sportisks, ja, viņš tur ir skolā labākais tur sportists, ja, bet varbūt tās ģimenei nav tādas iespējas šobrīd uzreiz par 1000 eiro viņam iesākumā riteni nopirkt. Jā. Un tad ir jāmeklē visādi, tu redz, ka viņš ir talantīgs un būtu žēl viņu zaudēt. Jā, un tad meklē visādas iespējas, kā vēl viņš varētu sākt un lai viņš nezaudētu motivāciju. Tā kā iet vispār prom, jo nav par ko braukt. Jo vecāki viņam nevar tajā konkrētā momentā viņam kaut ko nopirkt. Jā, tomēr tas ieejas posms, nezinu, ieejas baļa riteņbraukšanā ir diezgan augsts, salīdzinoši augsta. Jā, kaut vai, kad es sāku, man nebija, jā, labi, mums bija Romāns Vainšteins, viņš man bija nolīmēts viss, jā, tur istabā Lance Armstrongs un Romāns Vainšteins bija divi sportisti, kas bija tev istabā pie sienas pielīmēt. Kad sāka braukt ar riteni, bet nebija jau tā, kad uzreiz pirmais bija, es tur būšu arī Tour de Francā, jā, vai kā, bet tev bija, tev būs ričuks mājās. Es zinu, ka, jā, patrenēšos mēnesi vismaz sporta skolā, tad es tikšu mājās ar sporta riteni, un es būšu krūtākais čalis sētā, jo ne visiem bija iespējas tādu riteņus dabūt tajā laikā. Un mūsdienās bišķi tas ir tā pamainījies, jā, jo tagad jau var pa lielam jebkur nopērts riteni, jā, ritenis jau nav problēma nopirkt. Un tajos laikos vēl pat 90. gadu beigās tas atkal nebija tik vienkārši. Un tāpēc, jā, tur tas arī savādāk ir. No otrs, vēl ir pieņemsim, kas arī tāds svarīgi nianses, man liekas, ir ģimenes, protams, un kur tas ir labi, jā, kur ir vecākiem ir iespējas, jā, savam bērnam, jā, nopirkt, tad jebkādu velo, jā, tā kā rocība ir, jā, un atbalsts ir un viss, jā. Ir jau, protams, kur puikas ir centīgi un viņš uz tādām lietām neskatās, bet ir varbūt tās tiešām, piemēram, viņš redz, vienalga pie kāda rezultāta viņš brauc, jā, viņam tēvs, mamma, tur viņam ritenis būs, kādu viņš uzprasīs, tāds būs, jā. Mūsu laikos tāpatās kaut vai tas arī deva tādu māzu motivāciju, pirms atceros kaut vai es jauniešos braucu, aizgāju junioru vecumā, un Jānis Veit man konkrēti pateica kaut kādus punktus, kur tur man, es zinu, tur man stāvēja man tāds mīļš ritenis, kur es gribēju, Kolonāgo, dabūs, ja būs rezultāts, dabūs, ja būs tas, un tas tev arī kaut kādā ziņā, lai tu tik pie labāku velo tajā laikā, tas tev deva tādu, tu gribi kaut kādu solīt augstāk jau kāpt, un tu zini, ka tev arī vajag rezultātu uzlabot, tad arī būs labāks inventārs. Tas jau, un tad man ļoti patīk arī, ka neteikšu vārdā, arī vienu puiku trenēja,
viņš pirmo sacensību nobrauc jauniešu vecumā. Vispār pirmo sacensību tāds talantīgs ļoti bija Latvijas čempionāta individuālā braucienā. U17 vecumā viņš nobrauc 7. Bet tas ritens bija tiešām raģetors, tāds smags, tāds, nekāds, jā, ne mūslaicīgs. Ar to visu viņš palika 7. Jā. Un teiši tēti, tur vēl sacensību, viņam vēl bija tur labi rezultāti, un teiši tētim bija teicis, jā, kad tēti, ja man būtu tāds un tāds ritens, varbūt tāds būtu vēl labāks rezultāts. Un viņš viņam pateica, iemācies vinēt ar šito riteni, būs tev labāks. Un patiesībā nav slikta motivācija. Jā, tā kā, jo teorētiski, teiksim tā, junioros un elites vecumā visiem ritiņi plus mīnus būs vienādi, vai arī ļoti līdzīgi un atšķirsies tikai braucēja līmenis. Un jauniešu vecumā to var iemācīt ar sliktāku velospēdu. Un patiesībā vēl varbūt vēl lielāks grāvs, jā. Nav teikts, ka tu pirms tagad junioros brauc, tev ir, piemēram, vecāks iegādājies, tiešām Vortūras līmeņa riteni. Tas tāds, piemērs, jā, tiešām, gals, jā. Ar to varbūt tās pēc gada nonāca U23 komanda, arī labā komandā, izaugsmes komandā, kur ritenis ir, pieņemsim, kaut kāds Ķīnas. Jā, viņam ir sponsors, bet tev jābrauc ar to riteni. Jā, tad tas tāds inventāra ziņā tev varbūt solis uz leju, jā, bez mazāk. Arī nē, jo Ķīnas riteņi ir aerodinamiskāki. Tas tāds piemērs, ne tāds, kāds, pieņemsim, tev ir, jā, junioros, bet sliktāks, jā. Tā kā tas... Tomēr visi ritiņas ražo Ķīnā tāpatās tie pašā rūpnīcā. Jā, bet, tāds, teiksim tā, ka kaut kāds sliktāks marks vai kvalitātes ritens, jā, pieņemsim kaut kādā U23 komandā, kur viņiem ir sponsors, jā, viņiem ir atbalsts, velo atbalsts, un lūdzu braucat, komandā jābrauc tieši ar šādu veidu velosipēdu. Mēs braucām ar Māru Bogdanoviču pēdējos gadus Amor Vit komandā, mums bija Jorbi, jā. Kurš zina Jorbinu. Tu slikti viņi nebija, jā, bet, teiksim, man sportskolā puikām noteikti ir šobrīd ar tādu riteni, kā, ja viņiem iedot tādu riteni, viņi domā tas tā. Tā kā tas jau, es negribu teikt, ka Jorbi bija slikts vai kā, bet viņš noteikti nekotējās kā Specialized vai jā, kā S-Sports, kā Kolnāgo. Man liekas, ritiņa loma ļoti pārspīlēta. Jā, ja tomēr, ja braucējs grib kļūt ātrāks, viņš var vienkārši nopirkt ātrāku tērpu, jo, ja es nemaldos, 80% no veida pretestības aizņem cilvēka ķermenis. Jo teorētiski, ja grib būt ātrāks, tad vienkārši jābūt tam ķermenim aerodinamiskākam. Jā. Man ir tāds vecmodīgs piemērs, vai varbūt tās var teikt, ka Viesturs domā vecmodīgi šobrīd vai kā, bet es piemērā ņemšu Gats Smuklu, kurš man vecuma čalis bija, bet viņš bija super, viņš bija pasaules čempionātā, viņam tur bija Škizuka, Eiropas čempionātā, viņš bija 7. individuālā braucienā junioros. Viņš brauca, man liekas, viņam tāds viņš vienalga kolnā, es neatceros tieši to marku, jā, bet, tie riteņi joprojām kaut kur te Latvijas sportskolās apritēja, vai vēl pat Murjāņos. Šobrīd viņš ir tajā laikā, tas bija 2005. gads, un viņš bija kaut kāds 2003. 2002. gada ritenis individuālajā braucienam, jā. Gačs brauca 50, 49, 50 km/h vidējiem ātrumiem, kā juniors. Kā tagad atceros, tas augsts klases, jā. Un tad bija daudz sportisti, kuri, kad jau es jau sāku trenēt, kur uzkāp uz tādu veidu riteņu, tur bija tāda, kur par 42, 41, un tā vienmēr, kur man šitā taču, ka tāda jau nevar pabraukt, viņi pilnīgi bremzē, jā. Bet, protams, viens jau ir, psiholoģiskais faktors, loģiski, tu uzkāp, viņš ir morāli novecojis, rāms varbūt mīkstāks, tur viņš kaut kādā ziņā kaut kas tur viņam negriežās, bet tā doma bija, saprotat, jā, kad tur nebija tur Gats, tur nebija viņam tur super vēja tuneļi, jā, Gačam augot Murjāņos un tas vispārējais, bet viņš brauc ar 49, 50 km/h vidējiem ātrumiem, jā. Tā kā, protams, ir svarīgs tas, kas tev ir kājās. Jā. Riteniem nav tik liela nozīme, jā. Ir, protams, mūsdienās loģiski ir tiem individuāli, protams, ja tu brauks kā juniors ar parasto riteni, jā, un tev būs pretī ar individuālo labs ritenis, protams, tev ir vairāk spēku jātērē, lai tu vispār tuvu būtu tam rezultātam, jā. Loģiski tam ir nozīme, ja mēs tā, bet protams,
ne tik liela nozīme. Uz individuāliem braucieniem noteikti ir lielāka nozīme, bet bet, protams, ir patās jau mūsu laikos ir testēt, jebko tur riepas ir svarīgas, tas un tas. Un tad es arī varu atgriezties pie Marko Pantāni, kurš 97. gada Alpe d'Huez rekords joprojām nav pārsvests ar 10 kg riteni. Protams, viss teiks, viņam hemotokrīts bija 60, un viņam tur bija viss pārējais, bet tajā laikā daudziem tur tas tā bija, bet šobrīd ne tuvu Pantāni rezultātiem tajos kalnos, kāds viņš uzrādīja, vēl nav. Nākamgad pārspējas, man liekas, nākamgad tieši viņi ieliks Alpe d'Huez Tour de France. Bet, protams, tāda, ka viņiem būs, man liekas, 2 reizes jābrauc tie kalnā, bet... Bija interesanti. Es domāju, interesanti tas, kad Lance Armstrongs 2004. gadā, kad bija Tour de France Alpe d'Huez apakšā, bija individuālais brauciens pret Alpe d'Huez bija 2004. gadā. Viņš ar visu to, ka no apakšas bija starts līdz augšai, viņš ar visu to nepārspēja Pantāni rekordu. Viņa laikā bija zemāks hemotokrīta līmenis. Tas izmainījās pēc 98. gada. Pantāni piebrauc pie kalna pēc 200 kilometriem, un tā ir liela atšķirība. Bet Pantāni pats izteicās savā, jo, ja mēs tā ņemam, viņam nekad, labi, es pārspēju par to 60 hemotokrītu, viņam vienmēr bija ap to 50, viņam tā norma vienmēr bija, un viņš atklāti nekad EPO nebija pieķerts. Viņu toreiz noņēma no Giro d'Italia nost, tikai tāpēc, ka viņam tas bija tāds politisks gājiens, un to šobrīd visi Itālijā runā, un tur gāja jau sen jau bija izmeklēšanas par visu to, par to, kad bija saliktas totalizatārā liela cilvēki bija salikuši, kad Pantāni nevar tagad, 99. gadā viņš neuzvarēs Giro d'Italia, un praktiski jau dienu pirms viņi noņēma no distances, uzliekot, ka viņam paaugstina hemotokrīta līmenis, bet tā, ka viņam analīzēs uzrādītos EPO vai kaut kas tāds vispār nebija. Viņi noņēma uz 15 dienām un tas cilvēks vienkārši sabruka. Ka praktiski viņš jau uzvarējis ar gongu, viņš tajā gadā vēl 5 jau posmus bija vinējis Giro. Viņi pēdējā dienu pirms finiša viņi noņēma no trases. Tur vairāk tas bija tāds politisks gājiens, bet tā izteikti viņam tādas dopingu, teiksim, diskvalifikācijas nav bijušas. Pēc tam viņam bija ok, dēļ tās depresijas, viņš tur sāk kokaīnu šņaukt, un lietot, un vispār pārējās lietas, kas aizgāja slikti, jo viņš cilvēki, godīgi viņš sabruka, emocionāls, kā jau Itālis. Bet tā viņa patiesībā oficiāli nekad viņa dopingu kontrolēs, viņš netika uzrauts. Jo viņš teica, mans dopings ir kalnu. Tā kā varbūt tas var arī viņam bija tas tāds viss dabīgi. Varbūt. Jā, bet runājot par tevi, kāpēc tev neizdevās kļūt par profesionāli? Ja tomēr, man liekas, tas bija tas cilvēks, kurš ļoti daudz centās, bet arī nebija talants. Profesionāli es kļuvu? Profesionāls skatās pasaules tūri. Kā mēs skatāmies, profesionālā riteņbraukšana noteikti ir, mēs level 2, 3 līmeņa level. Kontinentālais, prokontinentālais un World Tour, teiksim. 3 level, tas bija, tas tā ir, es biju 3. levelā, tā kā zemākajā, kontinentālā. Un kāpēc es nenokļuvu augstākā līmenī, jo pēc junioriem maniem viss bija kārtībā, ļoti augšupējoši, un noteikti to var gan Jānis Veida atzīt, gan Vitālijs Smirnovs, kurš teica, ka es būšu nākošais Piotrs Utrūmovs. Bet es pirmie U23 gadi, es esmu par to daudz ko runājis, pirmie U23 gadi bija nedisciplinēti man kā sportistam, atšķirībā no Gātas Mukuļa, kurš bija atkal ļoti disciplinēts. Pirmie U23 atapos pēdējā U23 gadā, kad daudz kas jau bija nokavēts. Un bet bija, protams, kaut kāds savs sapņi, ko es neīstenoju pats kā sportists, bet bija lietas, ko īstenoju, bet tam visam pāris 14 gadus nobraucu, teiksim, tādā profesionālā līmenī, un kaut vai es neesmu atstājis tādu pēdu nospiedumu kā sportists ar kaut kādu rezultātu vai ar kaut ko tādu, bet jebkurā gadījumā man pašam personīgi ir fantastiska pieredze tajā visā, ko es šodien varu strādāt. Un es vienmēr zināšu sportistam, ko pateikt 19, 20 gados, jo es kādām lietām pats gāju cauri, ne ar to labāko, bet līdz ar to es vienmēr zināšu,
ko tas var maksāt. Jā, un es varu pateikt, jā, pirmie 3 gadi, 23 ar savu mana attieksme, mana nedisciplinātība, pret treniņu procesu un pārējo kaut ko atņēma. Un tad man palīdzēja Andres Reiss, jā, nonākt Itālijā pie šī Olivano Locatelli, kurš arī pēc tam pateica, kāpēc jūs man viesturā ātrāk nedevāt. Un es tajā gadā parādīju izcils rezultāts gan Itālijā un visur, bet lai ielikt, jā, tas man bija 22, 23, 24 gados jau man pēc tam jau bija šī jau palika grūtāk ielikt tajā World Tours vidē. Jā, tāds ir. Tagad ir vēl grūtāk. Tagad tāpēc es to arī puikiem saku, kad nevajag nekad sev griestus uzlikt, jā, nevajag to, tas to var, es to nevaru. Viss ir pašu rokās. Ir īpaši, jā, tāpēc es arī gribu īpaši uzrunāt, arī pats strādāju ar jauniešu vecumu šodien, jā, U17, kad viss ir ļoti no paša atkarīgs, jā, viņa paša motivācija, paša disciplīna, jā, jo nevienmēr arī, treneris, tā kā mēs nu pat runājam, treneris ir svarīgi, viņš ir klātesošs treniņu procesā, vispār, jā, viņš ir praktiski treneris, ir sportistam jau kā ģimenes loceklis, jā, bet nevienmēr treneris varēs nostāvēt blakām tam, cikos tu ej gulēt. Kādu informāciju tu uzņem telefonā, vai ko tu lasi, ja? Tas arī ļoti svarīgi ir, ja? Tas ir, ko tu ņem lietas savā galvā iekšā, vai šī TikTok un vispārējais, ja? Cikos tu aiztais to telefonu, iet pirms miega, vai tev ir 8-9 stundas miegs, ja? Ko tu ēdi, ja? Kas ir tavā uzturā. Nu, un viss tā ir tāda profesionalitāte jau, un tas ir to noteikti vajadzētu jau ļoti jau jauniešu, šobrīd jau mūsu sportveidā ņemt jau vērā jauniešu vecumā, jo junioros jau ir jābūt jau, tev ir jāparāda jau kaut kāds jau virs vidējā līmeņa, lai tev tā karjera izveidotos, lai viņi aiziet, ja, bet es redzu daudz talantīgus sportistus, es redzu, jā, kurš ir jāpamotivē vairāk un kuram ir iespējas, bet tas nav vienkārši darbs ar jaunieti, jā, bet forši man patīk. Jā. Sanāk, tev jau ir 5 gadi bijuši, kas ir bijis, nezinu, kas ir lielākās problēmas, jā, tavā darbā strādāt ar jauniešiem vai esot kā trenerim? Lielākie izaicinājumi? Man ļoti labs vārds pateica Agars Kimboris, mans pirmais treneris. Viņš šodien ir sportskolas direktors Kuldīgas Novas sportskolā. Un arī otrs riteņbraukšanas treneris, viņš vairāk ar pašiem mazākiem strādā. Un tad, kad es nācu uz darbu, viņš man teica, Iestur, viena no pirmām lietām, ko izdari, uzaudzēja biezu ādu. Tajā brīdī es domāju, ko tu teici, es nāku ieviest jaunas lietas, jaunu garšu, itāļu piesitienu, itāļu disciplīnu, riteņbraukšanu, jaunatnes un vispārējo, un pa ko tajā brīdī. Jo līdz tam es no 11 gadu vecuma pats biju visu laiku uz riteņa, ja, un no 19 gadu vecuma profesionālā līmenī, ja, teiksim, un neko citu ikdienā, nekā citu darbu nebija darījis, ja, un tad es saskāros, jā, grūtākais, ko es ar visu to gribēju teikt, darbs ar vecākiem. Darbs ar vecākiem, ne ar visiem, ja, es tagad negribu pateikt, kad tāpēc, ka tā ir jaunatne, to es varu sapņot, arī man pašam bērni aug, ja, un tur ir jāmāk, kur es vēl pats mācos, jā, atrast pareizo komunikāciju bieži vien ar vecākiem. Un vecāki mūsdienās, kas arī ir ļoti izplatīta problēma vispār ne tikai riteņbraukšanas sportveidā, vispār visos sportveidos, un īpaši es dzirdēju hokejā, ja, ka tu nedod Dievs man bērni, ja viņš vēl būs vēl kaut kāds lielāks atbalstītājs ielīdz 4. maiņā jaunatnes, jā, kaut kāda hokeja līgā. Nu, arī kā basketbolā, kur izkaujas vecāki. Treneris to mūtu arī var dabūt, jā. Bet ir ļoti tādi, man patīk viens piemērs. Man ļoti labs draugs, tāds Igors Miņēnko, kurš ir BMX treneris. Šobrīd Mārupē vienu brīdi viņš bija Ventspilī. Viņš izteica tādu piemēru, viņa telts, iesildīšanās telts, un maziņie kaut kādi 10 gadnieki.
Un teltī tur arī atvērt nāk vecāki, kur grib tur tāds, un tur, protams, tur ir ļoti svarīgi kaut kādas taktiskais elements, kaut kādas taktiskās lietas, ko treneris pasaka pirms starta uzmudrinājums, vēl kaut kādas lietiņas, jā. Un atnāk tēvs un dod puikam kolu dzert. Kaut kādas 15-10 minūtes pirms starta. Bum. Viņš tai bērnu priekšā neko neatļāvās, viņš neko neteica, viņš vienkārši aizgāja projām no telts un nenāca atpakaļ. Tas tēvs pēc tam gāja, kas kur problēma šok. Nē, jūs jau ziniet labāk, kas darāms. Ja? Un viņš bija galvenajā kārt, kad viņš vairākas reizes bija teicis, ka bez manas ziņas tādas lietas nevajag darīt. Nu, tā kā, ja, tā kola nav vajadzīga šobrīd. Ja? Nu, tā kā, tas ir tā. Viņš ir savā darbā, ja? Viņš šobrīd ir atbild par sportistu, ja? Par jūsu bērnu, ja? Un tā tālāk. Tad, nu, teiksim tā, vecāks pārkāp robežu. Un ir brīži, kad tas ir mūsdienās ļoti novērots. Ne tikai riteņbraukšana dažādos ļoti daudzos sporta veidos, kad tas ir novērots, kad bieži vien vecākam patīk pārkāpt robežu. Un es zinu, ka man pašam augsts bērnu, viņi izvēlēsies sporta veids, un iespējams man arī būs sev kaut kādās brīžos jāsatur grožos un jāpaļaujās uz treneri, ja, konkrētā situācijā. Nu, tās ir tādas, varbūt tās grūtākās lietas, jo tas nav. Profesionālā sportā ir vieglāk, ja es esmu runājis, ja, kas strādā ar profesionāliem sportistiem, nu, viņš zina, viņam ir kontrakts tam sportistam, ja, un, teiksim, nu, tu drīkst arī kaut kāds, nezinu, asāks vārds tā pateikt, un kaut kāds konkrēts lietas, ja. Ja ar jaunatni strādājot, tur ir pedagoģi tomēr, ja, un tev ir jāmāk arī komunikācija, iedot informāciju pareizo vecākam, lai viņš saprot, ko, piemēram, kaut kādu konkrēto darbību tu esi gribējis darīt un tā tālāk, jo, nu, tas vecākam ir svarīgi zināt. Un pirms es sāku strādāt, arī es sāku mācīties, ja, bija lietas, kas man bija svešas, ja, nu, teiksim tādu, ja, man nebija svešs darbs ar sportistu, ja, es pats biju sportists, ja, tādā ziņā zināju treneru un sportistu komunikāciju, tādas lietas es savstarpēji zināju, bet bija kaut kāds vēl, kad ir tomēr arī vecāki, ja. Un tās bija lietas, kas man bija jāapgūst, un vēl joprojām jāapgūst, jo mūžu mācies, mūžu dzīvo, mūžu mācies, ir lietas un laiki mainās, ja, un viss, tā kā, tā jābūt tādai ļoti labai, teiksim, saliedātai lietai, vecāks treneris un audzēknis, tādai labai komandai, tad arī var iznākt super rezultāts. Jā, Kazaro bija lielākie pārsteigumi strādājot ar vecākiem, ko nebija gaidījis? Nav tādi šobrīd, negribās tur tādi. Ir prasīgi, vai arī viņi ko aizrāda, vai arī kas ir tas grūtais? Ir bijuši, es negribu teikt tādu. Vai vienkārši neuzticās tev, vai arī kaut kas tāds? Nē, tā, es negribētu teikt, man arī ļoti patīk ir momenti, kas pieņemsim patiesībā, kas tev iedod tādu, no vecāku puses tu gūst viens arī, kad tev sportists kaut kādās lietās pasaka paldies, jā, un tā, jo, zin kā, treneri jau arī ir, teiksim, nu, tomēr kaut kādu, tu iegūst kaut kādu enerģiju spēku un arī no vārdiem, jā, ka tev kāds vecāks tiešām pasaka, vai kāds ir rezultāts, un viestur mēs novērtējam, jā, vai tas tāds papildus dopings, kas tev ienāk, tāda papildus motivācija arī kā treneriem, ja, kad tev kaut vai, tev liekas, ka tu tādu neko īpaši varbūt tās šobrīd vēl neesi paveicis attiecībā pret konkrēto sportistu vai bērnu, ja, bet tev tomēr tēvs atnāk, ja, un pasaka, jau viestur mēs ļoti novērtējam, ka tu izdarīji tā vai šā, un ir lietas tai pašā laikā ļoti pozitīvas, ja, kas tev, ja, un ir, protams, kur sasāpās sirds, kur sasāpās tāda, kad kaut kā varbūt tās nenovērtē, jo jāatcerās visiem vecākiem, ka jebkurš treneris nav, es nezinu, ja treneris mīl savu darbu, ja treneris no sirds mīl savu darbu, viņam nekad nebūs galvā doma, izdarīšu slikti, tad jūs konkrētam bērnam. Nē, tas ir viņu darbs, viņš viņu mīl, un līdz ar to viņš jau grib rezultātu. Arī viņš ir, arī pats treneris grib, ne tikai tas bērns vai jaunietis, ja, grib rezultātu, ne tikai tas treneris grib, lai tas bērns nonāk profesionālā sportā, ja, arī tas pats treneris grib, ja. Un līdz ar to tur vecākam tas jāsaprot, ka nekad tas treneris, nu, vismaz sev cienīgs treneris vai kurš mīl savu profesiju vai darbu, nekad negribēs bērnam kaut ko sliktu vai ļaunu, ja. Un tas ir tikai normāli. Jā, tā laikam arī viss tika izrunāts. Stunda pagājusi, 1 stunda 14 minūtes. Jā,
Super saruna, paldies. Bija labi uzklausīt. Jā, un tiešām. Latvijas un treneri. paldies. Jā, paldies tādā ziņā, kad arī varu lielu ļoti priecēju Tom Skuņa rezultātu, joprojām priecēju Neilāns, Emīls Liepiņš, kas mums ir profesionālā vidē, mūsu sportisti jaunā paudze, kas ļoti man patīk, kā ir arī vēl Hošķīgs ielicis iekšā ir, un es arī Ķumina rezultāts priecē, viņam vēl viens gads junioros stāv priekšā, bet, ceram, ka mums ir nākotnes maiņa, un ka mums būs, kad šoseis riteņbraukšanas sports ir dzīvs, ļoti dzīvs. Man Itāļu treneris sūta rezultāts pēc pasaules čempionātiem, gan par Ķuminu Eiropas čempionātu, gan par Skuņa rezultātiem. Tā kā tas priecē, tas silda sirdi, kad mēs esam tomēr, es varētu pat teikt, riteņbraukšanas lielvalsts. Jebkurā gadījumā noteikti tas tā ir. Dainis Ozols mums ir medaļnieks olimpiādē, Vanšteins pasaules čempions, Pjotrs Ugrūmovs, kurš ir Tour de Francā bijis otrais, Giro d'Itālija, otrais posms vinnējis Tour de Francā, šobrīd Skuņa rezultāti. Tā kā noteikti esam riteņbraukšanas lielvalsts un ir noteikti gudri cilvēki, kas ir pie jaunatnes stūra riteņbraukšanā, un es domāju, ka mums nākotnē būs daudz par ko vēl runāt.